lodziņš uz Latviju! Labdien, esiet sveicināti latvieši visā plašajā pasaulē. Šis ir raidījums Lodziņš uz Latviju maija pēdējais šīs sezonas raidījums. Kā jūs redzat, apstākļi ir mazliet mainījušies, un mēs esam ārā no 4 studijas sienām. Un ārā mēs esam tikai un vienīgi tāpēc, ka pirms 3 gadiem USA Today ir atzinis Rīgu par skaistāko pilsētu visā Eiropā. Līdz ar to šīs dienas raidījums tieši Rīgā. Šobrīd atrodamies pie brīvības pieminekļa. Šīs brīvības simbols arī bija viens no simboliem, kuram devās garām visi maratona dalībnieki. Maijs visiem latviešiem noteikti asociējas ar maratoniem, kas kļūst patiesībā aizvien populārāks, jo notiek gan velomaratoni, gan skriešanas, piemēram, Nordea maratons, un priekšā vēl ir sieviešu skrējiens, kā arī Nike Run. Runājot par sportu, maijs noteikti arī daudziem saistās ar hokeju, jo maijā norisinās pasaules čempionāts hokejā. Šogad tajā uzvarēja Kanāda, Latvija palika 13. vietā. Uzdevums bija 10. vieta, diemžēl to nesanāca izpildīt, bet nu ko darīt, cerēsim, ka nākamgad Latvijai beigsies jau labāk. Te nu mēs esam Latvijā! Laimes pulkstenis vispopulārākā vieta satikties Rīgā. Kas ir etalons? Etalons ir kartiņa, kur ir vajadzīga, lai brauktu par Rīgas publisko transportu. Kur tādu var iegādāties? Autoostrā. Vai vēl kaut kur var iegādāties? Arī var Rimi vai Narvesen, visādos kioskos. Var visur iegādāties etalonu, kur ir etalona uzlīmīte. Cik maksā etalons, vai tu zini? Par 20 braucieniem ir 20,70 €. Vai pa vienu braucienu €25. Vai var iegādāties arī etalonu daudz braucieniem, vai mēneša biļetes, vai kaut kādas tādas lietas? Jā, var arī plastikas etalonu nogādāties mēneša reizi. Par mēnesi. Kādos transportos var izmantot etalonu? autobus, tramvaj, naktsbus, trolejbus, visādi. Mikroautobus, arī vilcieni. Un jā, kas notiek, ja nav biļetes? Varbūt kādam no jums jau tas ir gadījies. Mums uzkāpa kontrole uz autobusu, un mēs ar nepareizo etalonu bijuši samaksājuši. Un mums nebija sots, bet brauc bez etalona, un tu vari vai no 7 € līdz pat 100 €. Tad mums jāmaksā sodnauda. Tā kā pērkam etalons un vizinamies pa Latviju. Skaties! Vēl viens veids, kā apskatīt Rīgu, ir ar šo hop-on un hop-off busiņu, bet šajā ar etalonu nevar maksāt. Šeit pat pie Melngalvju nama ir vieta Live Riga, kur ir informācijas centrs, kur jūs vienmēr varat dabūt visu vajadzīgo informāciju par un ap Rīgu un arī Latviju. Tur ir ļoti daudz dažādu bukleti, kartes, un tās var dabūt arī vairumā. Un, kad jūs visu to esat izpētījuši, kura ir jūsu mīļākā vietiņa Rīgā? Brīvības piemineklis. Krasmala. Nu redz. Mana vismīļākā vieta Latvijā ir Pēterbaznīcas torņa galā. Man tiešā aizmugurē ir Rīgas doma.
bet netālu man vismīļākā vieta ir Pasteikals. Mana vismīļākā vieta Rīgā ir tieši pie Daugavas, tieši ūdenī. Otrā krastā redzam Latvijas Nacionālo bibliotēku, kur man ar Alus vasaras programmu Pavada vasaru Latvijā ir prakses darbs. Mana mīļākā vieta Rīgā ir uz Akmens tilta, jo turienes var redzēt Nacionālo bibliotēku, Vanču tiltu un arī Bastišicīs. 31. maijs ir tā diena, kad skolas var durvis ciet un visi skolēni dodas vasaras brīvlaikā uz veseliem 3 mēnešiem. Izņemot absolventus, kas ir 9. klasnieki un 12. klasnieki, kas vēl kārto eksāmenus, un viņiem izlaidumi 9. jūnijā un 12. parasti tas notiek jūlijā, kad viņi saņem eksāmenu rezultātus un savus atestātus. Pavisam noteikti maijs asociējās arī ar muzeju nakti. Tā ir viena nakts maijā, kuras laikā gandrīz visi Latvijas muzeji ir atvērti līdz ļoti ilgam laikam naktī. Un cilvēki var bez maksas iet uz muzejiem un skatīties, kas tad tur īstajā muzejā ir. Tas viss mums asociējās arī ar ļoti garām rindām pie muzejiem, jo ir ļoti daudz cilvēku, kas cenšas tikt muzejā pār brīvi un izmantot šo iespēju. Latvijā tas viss jau ir kopš 2005. gada. Un tas ir Eiropas mēroga festivāls, jo pats pasākums aizsākās 1999. gadā Francijā. Šobrīd mēs atrodamies Rāclaukumā. Rāclaukums, jo šeit pat blakus mums atrodas arī Rīgas dome, bet mums aiz muguras ir lepnais un tiešām ļoti krāšņais Melngalvju nams, kur tiek uzņemts parasti arī prominentas un dažādas svarīgas personas. Šobrīd tā ir arī valsts prezidenta rezidents, kamēr valsts prezidenta pils tiek remontēta. Maijs visiem skolēniem noteikti asociējas ar milzīgu pasākumu, kas ir ZZ čempionāts. Tas ir kā tāds pasākums, kur skolēni savstarpēji klases sacenšas savā starpā un piedalās dažādās sporta aktivitātēs un komandas darbā, lai pierādītu sevi kā klasi, kā vienotu spēku. Tas notiek vairākās kārtās, un tad tie, kas galu galā tiek uz finālu, tiekas vēl lielākās sacensībās, un tur nu sevi pierāda, un ir lieliskas balvas, un visi skolēni vienmēr grib tur tikt. Mēs varam arī vēlāk apskatīties, kā manai klasē gāja šogad tādā pasākumā. Paņem viens! Brauc, divi, Seši paņem! Seši! Labi, malači! Ja jūs esat Rīgā, tad jums obligāti ir jāapmeklē folklubs Ala, kur ir ļoti garšīgi latviski ēdieni, kā arī uzstājās brīnišķīgā, lieliskā, fantastiskā grupa Tēmturis Imanta Dimanta. Kādās vietās jūs vēl esat bijuši Latvijā ēst? Jo es esmu redzējis, jūs jau folklubu Alu un jūs noteikti esat pagaršojuši šīs tradicionālos ēdienas. Lido. Alu sētā. Lido patiesībā ir gan Krastielā lielais Lido, tad ir Dzirnavas, kas arī ir tas pats Lido, ir Spicē, piemēram, tirdzniecība centrāla Lido. Arī Vecrīgā. Jā, tā kā Lido filiāls. Visas sezonas laikā mums ir izveidojusies fantastiska sadarbība ar grupu muzikālo apvienību Alfolk Tap. Līdz ar to mēs jums piedāvājam arī ekskluzīvu interviju ar šo fantastisko muzikālo ansamblu. Uzreiz pēc tam, kā ierasts, raidījuma beigās ir noslēgums ar muzikālo sveicienu mūsu budīgajām muzikālajām dāmām Mirkļa Mirka, Imanta Dimanta. Un galu galā mēs jums vēlam skaistu vasaru, lai jūs gaidat mūsu nākamo sezonu septembrī. Sūtiet savas idejas, lai mēs varam progresēt, jo mēs strādājam tieši jums. Tiekamies septembrī! Mīļie lodziņu skatītāji, šeit mēs esam ar ekskluzīvu iespēju redzēt
Kā jūs jūtaties iekoties šeit, šajā kontinentā, 4 vārds? Kāpēc? Mēs esam priecīgi satikties, mums patīk kaut kā spēlēt. Mums vienīgi pietrūkst paules. Ar ko jūs šodien iepriecināsiet savus klausītājus? Tas ir pasākums vai? Tas vairs nav pasākums. Viss dzirdētas dziesmas. Jā, visas mīļākās, labākās dziesmas, ko mēs esam jau spēlējuši, tās mēs arī šovakar spēlēsim. Vai jums padomā ir kaut kāds pārsteigums, kā vasaras gaitā iepriecināt savus fanus? Vai tas ir pārsteigums? Vasarā mēs gan jau varbūt tiksim. Mēs gaidiet augustā, varētu būt kaut kas tāds brīnumains. Varbūt kaut kur austrumkrastā. Jā. Sekojiet līdzi. Kāds būtu jūsu novēlējums šeit esot 4. kopā? Ko jūs novēlētu tiem, kas šobrīd skatās un ar sirsniņām acīs vēlamies 4? Lai dzied mums līdz. Jā, dziediet līdzi! Mēs jums parādīsim pēc mirkļa, kāda ir skaista dzieda, ne? Labi, jums tieši šeit katedras. Mirkļi Birka! Imanta Dimanta! Es tavas pēdiņasi, ej, laimiņa tu pa priekšu. Es tavas pēdiņas, nelaid mani to celiņu, kur aizgāja ļaunā diena. Nelaid mani to celiņu, kur aizgāja ļaunā diena. Lai jums priecīga vasarā! Tikai!